Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ēterā raidījums Gaismas ceļš. Mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Priecājos būt kopā atkal Kristīgā radio ēterā. Mēs varam runāt par Kristus draudzes vēsturi. Kristus draudzes vēsturi, kas mums māca, kā mūsu brāļi un māsas pirms mums ir gājuši svētceļojumu pretī mūžīgai dzīvībai. Kā viņi sekojuši Dievu vārdam, kādas grūtības viņiem bijuši, kādas uzvaras, kādas zaudējumi, kādas ciešanas. Un pār to visu mums mācīties no tā, kas ir bijis, lai mēs varam iet to ceļu labi, jeb labāk, jeb cik vien mēs labi varam. Slavu Dievam par to brīnišķīgo iespēju un paldies Viņam. Jā, pagājušā raidījumā pirms nedēļas mēs runājām par liberālismu, par brīvību, brīvības piesolījumu cilvēkiem, kas valdīja pēc reformācijas, ja pēc kontrreformācijas norimšanas, kur es atļāvos saukt par antireformāciju. Tas izklausās, varbūt pārsteidzoši, varbūt briesmīgi, bet šī te visa tāda domāšanas veids ir filozofija, kāda sāk pārņemt Eiropu, ne tikai Eiropu, arī Ameriku un visur citur. Sāka notikt no 17. gadsimta beigās, 18. 19. un arī līdz šodienai sola cilvēkiem brīvību. Līdzīgi kā Čūska solīja Ievai brīvību no Dieva, līdzīgi arī šodien mums tiek solīta brīvība no Dieva likumiem, brīvība grēkot, brīvība darīt kā grib, kas diemžēl mēdz nonākt pie brīvības atņemt citiem dzīvību. Brīvība atņemt citiem brīvību. Liekas absurdi. Bet tā, diemžēl, tas ir gājis. Un šis laiks, kas bija, mēs gribam runāt šodien par 19. gadsimtu, 1800. gadiem, un par šiem notikumiem, par tādu vīru kā Čārls Spurgeon. Mēs iesākām pagājušās radījuma nobeigumā ar ievadu mazliet par viņu, un kāda ir tā situācija, kurā viņš dzīvoja, un kas bija tas darbs, ir uzdevums, ko viņam Dievs bija devis. Viena no šīm lietām viņam bija stāties pret šo liberālismu, ja visatļautību, varbūt pareizākā vārdā nosaukt, ja Dieva vārda pilnīgu atmešanu. Un Velns vienmēr atļauj cilvēkam grēkot. Viņš ir ļoti priecīgs par to, ka cilvēks grēko. Viņš gaida to, ka tu grēkos, viņš ilgojās pēc tā un dara visu, lai tu grēkotu, lai tu atkabinātos, atraisītos no Dieva pienākumiem, Dieva priekšā, no Dieva likumiem. Un tad tu grēkot, un tad tu būtu viņa vergs. Kas grēku dara, ir grēku vergs. Bet brīvību dod Jēzus Kristus, viņš dod brīvību no grēka. Brīvību tev izvēlēties. Kad tu grēko, tu neesi brīvs izvēlēties. Kad tu dzīvo pasaulē, tu dari velna prātu. Vienkārši seko viņam, nezinot to, bet tāds notiek. Un tāda ir šī interesantā vēsture, ka mums ir labi iemācīties, jo tad mēs zinām, no kurienes nāk uzbrukums. Citādi mums liekas, ka šī brīvība no Dieva ir mūsu tiesības, mūsu pienākums. Tiesības varbūt tās ir, bet līdz Dieva tiesai, līdz Dieva tiesas dienai, un kurām mums tik prasīt atskaiti par dzīvību, ko Viņš mums ir devis, par dienām, ko Viņš mums ir devis, par spēku, un veselību, un stiprumu, un saprātu, ko Viņš mums ir devis. Mēs esam pielūguši, pateikušies un godējuši radītāju, visu radītāju un valdnieku, kā tas, kas Viņš ir, radītājs un valdnieks. Kā mēs esam attiekušies pret to Dieva mīlestību, ar kuru Viņš nodeva savu dēlu Jēzu Kristu krusta mocībām, ciešanām, ko Viņš satriec savu dēlu, savu vienpiedzimušo dēlu, lai tev dotu brīvību no grēka. Tev dod brīvību no vēlna varas un pasaules. Kā tu attiecies pret to? Kā es attiecos pret to? Pret to mēs atbildēsim Dieva priekšā, jo Viņš savā mīlestībā noliecies līdz mums un sūtīs savu dēlu pret pasauli, kas sacēlusies un atkritusi. Slavu Viņam par to. Lūk, tāds laikmets sākās pēc kontrreformācijas lielajiem kariem, ko reformācija atgrieza cilvēkiem Dieva vārdu, Dieva likumu, sapratni un ceļu, kā meklēt Dievu un kā viņu atrast, kā paiet garām elku dieviem, vēlna imitācijām visām un vēlna viltībām.
Viņš mums to parāda ar savu vārdu un apgaismo un paskaidro un pamāca savu garu, ja mēs to pieņemam. Slāva Jēzum. Lūk, un pagājušajā mēs runājam par to, kad cilvēki sauc uz Dievu, izmisīgi sauc pēc dzīvības un brīvības un atbrīvošanas. Līdzīgi kā tas notika arī ar Izraēla bērniem Ēģiptē. Dievs sūtīja Mūzu, Dievs uzrunāja Mūzu, un Mūzes mazliet šaubījās, mazliet tā kā lauzās, un piekrita. Un viņš gāja, un viņš bija drosmīgs paļauties uz Dievu. Un Dievs savu spēku, bet ar Mūzes līdzdalību deva šo brīvību. Arī reformācijas laikā bija tāpat drosmīgi cilvēki, kā Luters, Kalvins un citi, kas uzņēmās atbildību par to, uzņēmās atbildību par dienām, ko viņi dzīvo, par patiesību, kas viņiem ir pieejama, lai to darītu un to sludinātu un palīdzētu citiem un arī sev iet mūžīgās dzīvības, nevis mūžīgās nāves ceļu. Slavu Jēzum! Un šāds bija laiks, kurā marksisms bija uzaudzis, kur tika solīta brīvība no eksploatatoriem, un kad cilvēki nonāca vēl lielākā verdzībā beigās, kā mēs to zinām, kā tas ir, piemēram, Padomju Krievija, Padomju revolūcija vai Francijas revolūcija, kas bija lielākās, un viņas bija gan identiski savā starpā, beidzās ar milzīgiem terora notikumiem. Ja? Ar to, kā tas viss šī brīvība no Dieva vārda ienāca draudzē, Kristus draudzē, kur liberālisms, ka mēs varam izskaidrot Dievu vārdu, kā gribam, mēs varam tulkot, kā gribam, mēs viņu varam pārrakstīt, mēs varam meklēt jaunas grāmatas, izsvītrot tos, ko mēs negribam. Jo Dievs jau mīlestība beigās, mēs varam darīt, ko gribam. Tāds pats kādinājums kā vispārējie. Jo Dievs ir skaidri pateicis savā vārdā. Darēt, Dieva vārds ir mūsu pamata likums. Jā, caur gadsimtiem tas tā ir bijis, un gribēju runāt par vienu no šīm atbildēm, kur Dievs atbildēja cilvēkiem 19. gadsimta vidū uz šīm lūkšanām par atbrīvošanu no vēlna varas, no visas šīs milzīgās propagandas mašinērijas, kas cilvēkiem nebija pieņemama. Tāpēc kā šodien mums ir propaganda, kas mums spiež virsū un kas cilvēkiem nav pieņemama, un cilvēki lēnām pakļaujās, jo jaunos ievada tajā sistēmā visā iekšā, un viņiem liekas, tas ir normāli, jo viņi nezina vēsturi. Jā. Lūk, arī tajā laikā bija tas pats, un Dievs atbildēja dažādos veidos. Un mēs esam vairākas reizes pieminējuši tādu Francijas reformētās draudzes manifestu, ko 1850. gadā viņi pasludināja. Par to, kad ir divi fundamentāli principi Kristus draudzei, un viņi to uzrunā visu Kristus draudzi. Un viņi saka, ka šie ir tas, kad svētie raksti ir pamatlikums un ticības standarts, pēc kā veidojās ticība, ja, uz ko mēs ticam, nevis ko mēs viens otram esam pateikuši, izdomājuši, saprāsteicis, ja mēs kaut kur esam vēl kaut kādu saņēmuši, bet mūsu ticība balstās svētajos rakstos, un svētie raksti ir Dieva inspirēta, dota žēlastība un padoms un likums un pamācība un pravietojums un vēsturi, daudz grāmatas kopā, ir daudz attieksmes kopā. Un otrs pamatprincips ir brīvas tiesības studēt svētos rakstus un tos saprast. Un tas svētā gara vadībā, tas ļoti spēcīgi akcentē. Un tas ir ļoti nopietnas jautājums tam dēļ, kad šīs kristīgās draudzes korupcija tajā laikā bija atkal atgriezusies tādā ļoti lielā mērā, kur sludinātāji gan iepotēti, gan pakļaujušies propagandai, runāja kaut ko citu līdzīgi, kā tas arī ir vairāk vai mazāk mūsdienās. Kad cilvēkiem ir pašam tiesības lasīt svētos rakstus un to saprast. Un tā ir tā lieta, kas ir svarīga arī šodien mums un par ko mums jādomā. Un viņi saka, ka nolasīšu tādu citātu. Francijas baznīcas konsistorija, vērojot biedējošo un satraucošo šo laika aspektu, tad tas ir par 1850. gadu, ātro maldu izplatību, vitālās reliģijas lejupslīdu un tāda principu vispārēja izplatīšanās, kuri apdraud pasaules mieru un pašas civilizētās sabiedrības eksistenci.
saprotot, ka kautrīga neutralitāte, kas vienmēr nicinām un gļēva, tagad būtu līdzvērtīga nodevībai. Nu, tāda daudz brīnišķīgas lietas, ko varētu šeit lasīt, bet kāds bija tas laiks, un cilvēks sauca pēc palīdzības. Un lūk, un bija kāda cilvēks atsaucās, un viens no tiem arī, kā es runāju, pagājušais pieminēja, bija Čārls Spērģens, kas dzīvoja no 1834. gada līdz 1892. gadam. Un interesantais bija tas, kad viņš bija ļoti jauns cilvēks, kad viņš sāka savu kalpošanu, kas pagājušajā minēju. Viņš pirmo reizi par mācītāju kļuva 17 gadu vecumā, un par lielākās baptistu draudzes Londonā mācītāju viņš kļuva 19 gadu vecumā un kalpoja 30 gadus. Un bija viens no populārākajiem sludinātājiem, ja ne pats populārākais sludinātājs vai pats populārākais runātājs savā laikmetā, savos kalpošanas gados. Un viņa ietekme bija līdz karaļu namam, no zemnieku būdiņas līdz karaļu namam. Un tas bija ļoti būtiska un ļoti efektīva ietekme. Un viņa sprediķi tika izplatījās par visu pasauli, 40 valodās viņas tulkoja katru nedēļu un sūtīja uz Amerikas visām malām. Un cilvēki ļoti kādi tvēra pēc skaidra, tīra evaņģēlija. Viņš teica, ka tas, kas viņam ir, ko viņš atšķirās to, ka viņš sludina evaņģēliju, un tas ir viss. Ja. Bet Dievs bija viņu tiešām svaidījis uz īpašu spēju sludināt. Un salīdzināja Džordžu Whitfieldu, kas arī viņam bija tās tā kā vadītājs, jeb tāds mēķis, ja? Jeb paraugs. Nu, lūk. Interesanti viņa paša vēsture, kā viņa dzimta bija nākusi no Holandas, no Nīderlandes. Viņa izceļoja lielu vajāšanu laikā, kas notika 1700. gados, 1500. 600. gados, pirms 30 gadu kara, kur Spāņi bija ieguvuši pārvaldībā, Spāņu katoliskā valsts bija ieguvuši pārvaldībā Holanda, Nīderlanda, un viņi bija nolēmuši iznīcināt visas evaņģēliskās draudzes, jeb protestantu draudzes pilnībā. Un pirms tam Holandē slēpās daudz no Eiropas pārējām daļām vajātie reformāti, anabaptisti un kalvinisti un reformāti galvenokārt. Un pusi lielākā daļa no Holandas bija evaņģēliski tajā laikā. Līdz ar to viņi iznīcināja veselas pilsētas, cilvēkus vienkārši nogalināja masveidā. Viņi bija pasludinājuši nāves spriedumu Holandē. Atsevišķiem izņēmumiem, proti tiem, kas paklausa viņu ticības gaitām. Nu, lūk, un viņi tad emigrēja viņa dzimta uz Angliju, un tā bija viņa vēsture, ko Spērģens pazina. Un viņa vecvectēvs atradās cietumā par sludināšanu Anglijā, par ārpus valsts baznīcas sludināšanu. Ja. Anglijā atradās kā daudz citu līdzīgi, un Bunjans arī, kas bija autors vienai brīnišķīgai grāmatai, kas bija viena no mīļākajām grāmatām arī Spērģenam. Pilgrims progress, jeb svētceļnieku gājums. Lūk, un viņš uzauga šajā te noskaņojumā. Un tas grāmatas, viņš dzīvoja savus jaunības gadus pie vectēva, kas bija mācītājs, sludinātājs, un 6 gadus, un tur viņš lasīja teoloģijas grāmatas. To, ko viņš iemācījās lasīt, bija teoloģijas grāmatas un svētos rakstus. Un ārpus svētiem rakstiem teoloģijas grāmatām viņam bija 2 mīļākās grāmatas, ko viņš vienmēr uzskatīja par svarīgākajām, mīļākajām. Proti, šis pats Džons Bunjans, The Pilgrim Progress, svētceļnieku gājums, kas man liekas būtu jāiztulko latviski beidzot. Un otra grāmata ir John Fox Martīra grāmata, tātad par asinslieciniekiem. Viņš uzauga šādā te noskaņojumā. Jūs varat saprast, kāds veidojās šis fons viņam. Interesanti, ka pašā jaunībā Dievs viņu jau ielika savā darbā un kaut kādā veidā apliecināja gan viņam, gan apkārtējiem cilvēkiem, kad viņš ir ar Dieva aicinājumu sludināt. Un bija tāds gadījums, ka pie viņa vectēvs mācītājs bija ļoti bēdājis par kādu
vīri, kas bija atkritis no ticības un sāca dzert un nodoties pasaules lietām visādām un runājis par viņu savu ģimenē kaut ko laikam ar savu sievu jeb kā. Un mazais bija Čārlis iejaucies un teica, es viņu nogalināšu. Un viņš teica, ko nogalināt, kāpēc? Nogalināt. Un viņš tā kā pats nesaprot, kāpēc viņš tā teicis. Un tad pēc kaut kāda laika Čārlis atnāk mājās un saka, es viņu nogalināju. Vectēvs, ko tu runā vispār, kādas muļķības? Un izrādās, ka šis mazais Čārlis ir kaut kur gājis un redzējis krogā, kad sēž šis vīrs pie galda un atkal dzer ar kādiem pīpē, dzer alu un pīpē. Un vēl kaut ko tur dara, un viņš piegājis klāt viņam un teica, Elija, ko tu šeit dari? Tā kā uzrunājas. Viņi tā kā ticīgi, bet atkrituši cilvēki. Un viņš sākumā sadusmojies uz viņu, protams, uz to puišā. Nu, protams, ka tāds puišās runā, viņš bezkāņš faktiski tā kā izskatās. Ja? Un varbūt arī mazliet iet, nezinu. Nu, lūk, bet rezultāts bija tāds, ka šis vīrs atgriezās pie Dieva. Un pēc pāris dienām ieradās pie viņa vectēva, savu draudzes mācītāju un nožēloja grēkus un izstāstīja, ka šis notikums ir bijis, ka šis mazais puika ienācis, to viņam teica, viņš pats dusmīgs, viņš aizgājis mājās, pēc tam par viņu nākus ir grēka nožēla. Kad Dievs bija lietojis šo mazo 6-gadīgo puiku šādā interesantā veidā, un to arī ievēroja arī citi cilvēki apkārt, viņu vectēvs ciemājās Džeims. Pie viņa vectēva Džeims Spurgeons ienojās mācītājs Ričards Nils un runājās ar viņu un saprata, kad ieraudzīja kaut kā, ka viņam ir īpašs aicinājums un lūdza par viņu un pravietoja par viņu, ka viņš būs liels sludinātājs lielām draudzēm, tādā nozīmē, bet sludinātājs lielām cilvēku masām. Un tad viņam bija kāds vārds, viņš teica, viņš nezina, kāpēc viņam tas sirdī, bet viņš vienkārši to pasaka, kad viņš sludinās kaut kādā ļoti lielā draudzē, un tad viņš lika tam mazajam puikam apsolīt, ka tas tā notiks, tad viņš dziedās noteikti dziesmu, ka Dievs ir brīnuma Dievs, un tad viņš iedeva viņiem kaut kādu naudu, kas būs jāziedot tajā dievkalpojumā, jāmet kastē. Un tiešām tā arī notika. Un cik viņš tik ļoti agri sāk sludināt, tad pret viņu bija ļoti liela pretestība, opozīcija, un šis pravietojums viņam ļoti palīdzēja. Pats viņš bija ļoti kārtīgs puika un uzcītīgs puika, un darīja visu ļoti labi, un mācījās smuku skolā, un viss bija tiešām brīnišķīgi, tā vairs šķiet, un bija dievbijīgs un garīgs skolēns, kad citi gāja tur zirga sacensībām, viņš negāja līdzi, un mācījās ar kaut ko darījumu, viņš bija dievbijīgs mājās ar lūkšanām, ģimenes, viņam bija 17 bērni ģimenē, kāds mēdz būt tad tajos laikos, nezinu, kad mums šodien palikuši tie bērni. Viņu pirmo reizi uzrunāja ļoti spēcīgi, ka viņš kopā ar māmiņu lūdza visiem bērniem kopā, ja, tādā vakar lūkšanās, un tā, ka viņi bija izstāstījis visu evaņģēlijas, visu kaut ko izrunājis viņiem, tad viņi lūdza Dievam tādu lūkšanu. Tagad mani bērni zina, kas ir evaņģēlijas tādā nozīmē. Ja tie neturēsies pie Kristus, mana dvēsele būs spiesta liecināt pret tiem tiesas dienā. Liekas, kas tā par lūkšanu? bet tāda viņa notika, un interesantais bija tas, kad mazo Čārlis tas ļoti uzrunāja. Un viņš sāk domāt par to, kas tad ir šī te Dieva tiesa, un kas ir grēks, un kas ir palikšana pie Kristus vai arī nepalikšana. Tas bija viens, ko viņš saka, tas viņu uzrunāja tādu pēc tam jocīgu lūkšanu. Vēl bija interesanti tāda lieta, kas kaut kā liecināja par viņu tādu noskaņojumu, bija, kad skolā bija kaut kāds eseju konkurss. Un viņš piedalījās šajā konkursā un uzrakstīja eseju uz 300 lapspusēm uz tādākām pāris nedēļas pēc tā pa naktīm. Un eseja bija par pāvestību, ja par pāvestu kā antikristu. Bet, diemžēl, skolotājs laikam arī bija kaut kāds tās propagandas iespējā, kas bija noslēpts to darbu un nebija pievienojis pie konkursa. Un viņš arī nedabūja nekādu atzinību par to, protams, nedz arī nopēlumu. Tas nav vienīgais, kas ir pazudis no Spurgeona darbiem. Tas ir pazudis vēl, kā vēsture mēģinājis apēst. Ir tā propagandiskā vēsture. Vēl interesants ir, ka vislielāko iespaidu no teoloģijā esot šajā laikā atstājis skolas pavāri, kāda tumšādaina māsa, kur viņam ir ievadījusi kalvinismu teoloģijā. Un tajā
negluži kalvinismā, bet tajā predestinācijas teoloģijā, laikam, ka viņš diezgan ilgi palika uzticīgs. Bet, lūk, tomēr visu to, kas viņš bija, viņa kādas dienas prediķis uzrunāja atkārtīgi, ka viņš bija kaut ko dzirdējis, un viņš saprata, ka viņš grēko, ka viņam ir grēks, kurā viņš dzīvo, ka viņš ir grēcīgs pēc būtības. Un viņam par viņu nāca grēka atziņa. Viņš izmisīgi mēģināja atbrīvoties no šīs grēka smaguma, bet nekas no tā labs neiznāca. Un viņš staigāja apkārt ar šo tādu smagumu, un viņš vēlāk saka, cik grūti ir apzināties grēku, bet neapzināties Dieva žēlstību, proti krusta izpirkumu. Nu, tādā apziņā viņš bija, tātad 15-gadīgs puisis, un kā viņš vēlāk saka, tāda viegluprātība, kas valda cilvēkiem, arī jauniešiem īpaši, protams, un arī veciem, pret to, kāds ļaunums ir grēks un kāda realitāte tam grēka ļaunumam ir. Un viņš arī bija tajā situācijā, kad viņš nonāca tajā redzējumā, kas ir grēks, ja, tad tas viņu ārkārtīgi nospied, cik milzīgs ļaunums ir grēks, cik postošs, cik nāvējošs viņš ir. Mēs to grēku tāpatās, kā tajā laikā cilvēki spēlējamies. Un mēs varam to pagrēkot, tad mēs nožēlojam, un tas tad pagrēkoja un nožēloja, nu tā mēs mierīgi dzīvojam. Bet katrs tas grēks ir liels ļaunums, katrs viens. Jā, mums ir iespēja atgriezties, bet tas atgriešanās cena ir Kristus ciešanas. Un viņš to ieraudzīja. Viņš ieraudzīja sev Dievu priekšā, pilnu ar grēku un lepnumu, Dieva majestātes un bezgrēcības priekšā, notiesāts Dievu priekšā. Viņš vēlāk raksta tikai tas, kurš ir bijis Dievu priekšā un notiesāts ar cilpu ap kaklu, un kur ir parakstīts nāves spriedums, mūžīgās nāves spriedums. Ja? Un tas, kurš ir atbrīvots, tikai tas ir patiesi brīvs un spēja novērtēt, kā nozīmē brīvību. Viņam bija dot šīs no vienas puses ciešanas, no vienas puses žēlstības dāvana, ka viņš to varēja ieraudzīt un mācīt cilvēkiem. Viņš ieraudzīja to, ka pašas domas, kuras mēs domājam, ir tādas, kas ir cienīgas. Ar šo domu dēļ vienu mēs varam tikt notiesāt. Mums nemaz nekas nav jādara. Tās domas, kas dzīvo mūsu sirdī un tā mūsu sirds, kas domā par sevi, domā par dažādām viltībām un mahinācijām, un kā viņi piemānīs Dievu, jeb kā viņš spekulēs ar Dievu, jeb kā tur tiks galā Dievu vārdam, ja vienā, kas tas arī nebūtu. Ja kādas, kas mums ir domās, mēs nedarām neko. Mēs vienkārši, kaut kas mūsu sirdī notiek. Viņš saka, tas ir pietiekoši, lai mēs būtu notiesāti. Un šajā situācijā esot, viņam bija palika grūti lūgt, jo viņš jūtās necienīgs lūgt. Viņam likās, ka pār viņa galva ir vara debesis un visas lūgšanas krīt atpakaļ. Un, kad viņš pa nakti guļ, viņam sapņos rādās elle. Es domāju, ka daudziem no mums tās lietas, ko es tagad stāstu, ir notikušas un arī tās, kas būs uz priekšu. Un tā ir tāda liela pamācība iekšā, kā ir šī cīņa mums pret grēku, pret pasauli, pret mūsu miesas prātu, pret mūsu ļauno sirdi. Un kā Dievs savā žēlstībā mums atklāja to ļaunumu, lielumu, varbūt atbilstoši mūsu spējām, stāties pretī, varbūt ne mūsu spējām, bet mūsu spējām paļauties uz Dievu, ka viņš mums palīdz tikt vaļā, tā būtu pareizāk. Bet mums ir jāierauga, no kā mums ir jāiet prom. No šīs pasaules iznīcības un nāves un mela gara, kas tajā laikā, tikpat kā šodien, tieši tāpat strādāja ar tādu pašu propagandas spēku un spēju un pārņemt cilvēku sirds. Varbūt ne tik ļoti masveidā kā šodien, protams, bet pēc būtības tas bija tieši tas pats. Tāpēc tā liela pamācība mums visam tam ir. Lūk, un viņš tātad cīnās, ja viņš cīnās. Viņš jūtas necienīgs Dieva priekšā, un viņš nezina, ko darīt un kādā veidā. Un pēkšņi visā tajā situācijā viņam sāk galvā parādīties ļaunas domas un lāsti. Kur viņš saka, man nekad tas nav, es neesmu to klausījies, es neesmu nekad tur bijis, no kurienes tas ir. Un viņš saka, man bija jāatrod savu muti, lai es neizrunātu kaut kādas lāstas un ļaunums, kas pēkšņi bija manā galvā visā tajā situācijā. Ja? Un īpaši tad, kad viņš lūdz Dievu, jeb lasīja Bībeli, kaut kādu miglu un šausmas nāk, jums arī droši vien tā ir, nevienam viena. Un viņam kāds vecs vīrs, Dieva vīrs teica, jā, tā ir Dieva cilvēkiem,
Vēlns uzbrūk. Ja tās nav tavas domas, ja tu to neesi izvēlējies, ja pat tu būtu to izvēlējies, tad tās faktiski ir vēlna domas, kuras viņš iepotē, jeb sūta mūsu galvās un arī tavā galvā. Un viņš saka, tev ir jābūt kā tādam šerifam, jeb policijas priekšniekam sava ciemata, jeb sava rajona. Tev ir jāatviec tās ārā. Mums ir jānostājas pret tām domām, kas mūsos ienāk, pret to ļaunumu, gan kādinājumiem, gan arī kaut vai lāstu vārdiem. Ja? Nevis runāt tādā, tur kaut kāds visādas adoptēts vārds, piemēram, kā mēs tam esam dzirdējuši diezgan bieži. Jeb arī nostāties tam pretī un sūtīt viņus atpakaļ pie vēlna, no kurienes viņas nāk. Tāds labs padoms. Lūk, un viņš dažādos veidos mēģina tikt galā šo lietu. Viņš attaisnojās ar labiem darbiem, beigās viņš ir labs cilvēks, vai ne? Viņš nevienu nav nosits, nevienu nav nolaupījis, nevienu laulību nav pārkāpis, neko, ne šo, ne to, bet sirdī ir kaut kas iekšā. Un kad viņš mēģina saviem tiem, ka viņš ir labs cilvēks un dara labas lietas un palīdz vienam otram un tā, un mēs arī tā domājam, ka vispār mēs esam labi cilvēki, pat ko lai Dievs mums dosmotos. Neko mēs neesam ļauni izdarījuši, bet ļaunums dzīvo pašā sirdī. Lūk, un tad viņam pēkšņi parādās visā tajā cīņā domas, ka Dieva nemaz nav. Un viņš saka, ka viņš nemaz nevar noraidīt tās domas. Viņas ir tik spēcīgas, ka viņas nāk visu. Un viņš sāk šaubīties, vai ir Dievs vispār, vai ir Kristus, vai ir debesis, vai vispār Elle ir. Un šīs šaubas pārņem viņu vairāk un vairāk, un viņš saka, ka viņš nokļūst pašā Elles midzenī, pašā neticības perēklī. Un viņš saka, ka tad, kad es savu dzīvi uzticēju savam saprātam, ko viņš spēja izdomāt savai gudrībai, tam, ko tikai es redzu, viņš saka, ka viņš manās smadzenēs Elle sāk svinēt lielus svētkus. Ja? Viss, kas tik nenotiek viņa galvā un viņa sirdī. Un tad tas viss nonāca tik tālu, ka viņš sāk šaubīties vispār, kas viņš ir. Un vai viņš vispār ir dzīvs, kas ar viņu notiek. Ja? Un tad vienā brīdī Dievs viņam dod žēlstību. Viņš sāk šaubīties par šaubām. Vai tās šaubas ir tiešām īstas, jeb to vēlns ir iedevis. Un kad viņš saprast, ka to iedevis vēlns, tad viņa īstā cīņa arī sākās. Viņš pamodās no tā nāves miega. Un viņa atziņa, ka Kristus ir, Dievs ir, un arī Elle bija ļoti spēcīga. Lai arī viņš kādu laiku spirinājās un mēģināja nepaklausīt, ja? Tomēr Dieva žēlstība viņu uzrunāja, un viņš sāka noliekt savu galvu Dievu priekšā, atzīstot paštaisnību, pašpārliecinātību, pašpietiekamību Kristus priekšā. Un Kristus viņam teica, kāp lejā no šī savu lepnumu un augstprātības. Un viņš vienu lietu noliek, 2, 3, 4 un 5, un joprojām Kristus viņam saka, kāp lejā. Nolaidies no savu lepnumu, ja? Un tad viņš vienā brīdī saka, Dievs, es neko vairāk nevaru, es neko pats vairāk nevaru. Kristus atkal saka, nāc lejā, tu vēl esi pārāk lepns, lai būtu glābjams. Vai mēs neesam kādreiz pārāk lepni, lai būtu glābjami? Jā, mēs esam, mēs terpjamies lepnumā, kā drēbēs, kā psalmists mums saka. Tas ir pasaules kunga princips, lepnums ir tas, ko viņš pārdod cilvēkiem, paštaisnība. Pašapziņa, tas, ko mums māca līderības skolās, nav no Dieva. Dievs pazemo grēcinieku, kuru viņš grib glābt, tā secina Spurgeons. Viņš parādīja manu korupciju, saka Spurgeons, ļaunumu un samaitātību. Tad viņš saņēma Kristus krusta atklāsmi, kurā viņš ierauga, kad viņam tūs cilvēks, viņa draugs karājas pie krusta. Viņš ir satriekts, šis cilvēks pie krusta, sadauzīts, bet viņš ir satriekts ar grēku, ar visu pasaules ļaunumu, ar visu lāstu. Un viņš saka, šajā vīzijā, tajā redzējumā, viņš meklē, kur ir tas ļaunais, kas ir satriecis man draugu, kurš izrādās ir Kristus. Un tad viņš ierauga, ka viņš ir tas. Tas grēks, kas ir viņā, tas grēks, kas ir manī un tevī, tas satriec Kristu. Un viņš cieš par to. Un viņš samaksā par tevi un mani. Vai tu gribi vēlreiz grēkot? Un viņš Spurgeons tika nolaist tajā vietā, kurā viņš gribēja ne tikai glābties no elles, bet gribēja glābties no grēka. Un kur Kristus viņu glābj no grēka. Un viņš sāk apmeklēt dažādas draudzes un baznīcas,
un meklēt, kurš tad palīdzētu viņam tikt vaļā no šī grēka. Kā tad tas varētu notikt? Un tur, kur visur viņš iet, viņam dod dažādas pamācības, dažādas vai formālas, vai mazāk formālas pamācības, vai izglītošanu kristīgu, jeb teoloģijas, jeb citādas lietas. Un viņš neatrod nekur, kur viņam pamācītu, kā saņemt piedošanu. Un tad ir tāds interesants notikums. Viņš kādā no šiem svētdienām, kurā viņš iet, tas ir ziemas diena, un viņš nonāk sniegputenī. Viņš dodas uz kaut kādu draudzi, kur viņš iecerējis iet, lai klausītos atkal un mēģinātu atrast Dievu žēlstību, palīdzību, kādu, kas sludinātu šo ceļu. Un uznāk tāds sniegputenis, ka viņš nevar tur aiziet. Un viņš kaut kur novirzies no ceļa vai nomaldies, kas var zināt kā. Viņš nonāk pie tādas mazas baznīciņas, jeb kapelas, kas vēlāk ir tādās metodistu, jeb Džona Veslija kustības, jeb iesāktās draudžu kustības baznīciņas maziņa, kaut ko tādu vientuļu, laikam, jeb katru. Slaidā šeit var redzēt tādu seniem laikiem zīmējumu no Spurgeon laikiem un blakus ir šodien, kā viņi izskatās šī ēka nelielā. Lūk, viņš iet iekšā un viss ir augsts un tad nekas īsti nenotiek un visi gaida mācītāji, kurš ir sniegputenī ieputināts, kurš netiek, nav atnācis uz draudzi. Un pēc kāda laika, kad viņš tur ir un sēž visi, un tad dievkalpojums tā kā sākās tomēr, un pieceļās kāds vienkāršs vīrs, viņš saka, kas iztījies ir pēc kurpnieka, varbūt pēc kaut kā cita līdzīga amatnieka, ļoti vienkāršiem vaipstiem, un uzkāp uz pults, jeb kanceli, jeb platformu, kā tur bijusi, un sāk runāt. Un tā rakstu vieta, ko viņš runā, ir bijis tāda: skaties uz mani, un jūs tiksiet glābti visi zemes gali. Es lasīšu aprakstu no Spurgeona paša aprakstu mazliet no tā notikuma. Lūk, tagad viņš apraksta to, kas runā, to vienkāršo zemnieku. Viņš pat neizrunāja vārdus pareizi, bet tas nebija svarīgi. Man likās, ka šajā tekstā, proti, skaties uz mani, jūs tiksiet glābti visi zemes galiem. Man likās, ka šajā tekstā man bija redzams cerības stariņš. Sludinātājs sāka šādi: mani dārgie draugi, šis teksts patiešām ir ļoti vienkāršs. Tajā teikts skaties. Skatīties nav grūti. Tas nav ne kājas, ne pirksta pacelšana. Tas ir ko var lielākais muļķis. To arī var skatīties. Nav nepieciešams pelnīt 1000 gadā, lai varētu skatīties. Ik viens var skatīties, pat bērns var skatīties. Bet tad teksts saka, skaties uz mani. Ak, viņš teica savā dialektā, daudz no jums skatās uz sevi, bet nav jēgas skatīties tur. Jūs nekad neatradīsiet mierinājumu sevī. Daži skatās uz Dievu Tēvu. Nē, skaties uz viņu drīz. Jēzus Kristus saka, skaties uz mani. Daži no jums saka, mums jāgaida svētā gara darbs. Jums tagad nav nekāda darīšana ar to. Skaties uz Kristu. Teksts saka, skaties uz mani. Taču šis labais cilvēks turpināja savu tekstu šādu: skaties uz mani, es svīstu lielas asins lāses. Skaties uz mani, es karājos pie krusta. Skaties uz mani, es ceļos uz debesīm. Skaties uz mani, es sēžu pie Tēva labās rokas. Ak, nabaga grēcinieki, skaties uz mani, skaties uz mani. Kad viņš bija nonācis līdz šim punktam, un viņam izdevās vēl 10 minūtes tā parunāt, viņš bija nonācis pie savas pacietības, savas spēju gala, tā apraksta Spurgeons viņa sludināšana. Tas bija šis apraksts, viņš bija ļoti vienkāršs sludinātājs. Tad viņš paskatījās uz mani, uz Spurgeonu, zem balkona. Un es drīkstu teikt, ka kā klāt bija tik maz cilvēku, viņš saprata, ka es esmu svešinieks. Vienkārši fiksējot savu skatienu uz mani, it kā viņš pazītu visu manu sirdi, viņš teica, jaunekli, tu izskaties ļoti nelaimīgs. Un tā arī bija, bet es nebiju pieredzis, ka no kanceles izsaka piezīmes par manu izskatu. Tomēr tas bija labs trieciens un trāpīja tieši mērķī sirdī. Tātad, ja? Viņš turpināja.
Un tu vienmēr būsi nelaimīgs. Nelaimīgs dzīvē, nelaimīgs nāvē. Ja tu nepaklausīsi manam tekstam, ja tu paklausīsi tagad, šajā brīdī, tu būsi glābts. Tad viņš pacēla savus rokas un iesaucās, kā to darīt tikai īsts metodists. Jaunekli, skaties uz Kristu, paskaties, paskaties, paskaties. Tev nav jādara nekas cits, kā tikai paskatīties, un tu dzīvosi. Un es ieraudzīju ceļu uz pestīšanu, sāks runāt Spurgeons tālāk. Es nezinu, ko vēl viņš teica, es tam nepievērsu lielu uzmanību. Es biju tik ļoti pārņemts ar šo vienu domu. Tāpat kā tagad, kad tika pacelta vara čūska, un cilvēki tikai skatījās un tika dziedināti, tāpat notika ar mani. Es biju gaidījis, lai izdarītu 50 lietas, bet, kad es dzirdēju vārdu skaties, kāds brīnišķīgs vārds man tas šķita. Lūk, tā iesākās viņa dzīve tālāk, kad viņš ieraudzīja Kristu, viņš sastapās ar Kristus personu un bija glābts. Glābts no tā grēka, kas dzīvo mūsos iekšā. Kad mums liekas, ka mēs varam kaut ko izdomāt, ja kaut ko izdarīt, ja satik ļoti, ļoti gudrs cilvēks, un tas ir labi, kad mēs meklējam padomu, tāpat kā to darīja Čārls Spurgeons, bet satik Kristu pašu. Skatīties uz viņu, un tas nav miesas acis, tās ir garīgas acis, garas sirds acis, kas ilgojās, kas ir izslāpus, kas savādāk vairāk nevar. Kā Kalns prediķī, Jēzus mums saka, tie, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, tie tiks paēdināti. Bet, ja mēs neesam izsalkuši un izslāpuši, nezinu, kā būs. Ar Dievu nav rotaļas. Dievs ir īsts, viņš ir reāls. Valdnieks, radītājs un glābējs. Viņš nāk pie grēciniekiem, viņš nāk glābt grēciniekus. Ja tu esi vesels, tas nav priekš tevis. Ja tevim viss ir kārtībā, viņš nav priekš tevis. Ja tu saproti, ka tevim nav kārtībā, ja tev sāp tas, ja tevim notiek visas šīs līdzīgās lietas, un varbūt citas vēl, kurām šeit liecinājas Spurgeons šajā, ko es nolasīju, un iepriekš, ko es teicu, tad tas ir priekš tevis, un viņš tev dos brīvību un dzīvību, atkal kā viņš deva Spurgeonam. Un viņš sagatavoja šo te jaunekli lielām cīņām. Un interesanti, ka Spurgeona biogrāfijā rakstīts, ka daudzi cilvēki, kurus Dievs ir vareni lietojis, vai tas pats Bunjans Džons vai Luters vai kādi citi, ir gājuši cauri šīm pašām ciešanām no grēka ļaunuma. Viņiem ir tas atklāts un ieraudzīts, ka viņi bija atklāts un viņi bija to ieraudzījuši, un tad atraduši glābšanu pie Jēzus Kristus, un tad viņi saprot, kas ir grēks un kas ir glābšana, un var to dot citiem. Slavu Dievam. Un viņš, tāpat kā šie citi un pārējie cilvēki, un varbūt arī tu, ir darīt stipri, stāties pretī pasaulē ar visiem šiem kārdinājumiem, kas nāk no pasaules, visām šām šaubām. Un ja tu neej viņām sākumā cauri, tu ies vēlāk tam cauri. Ja tev sākumā nav šīs trakās domas un kaut kādas lietas, un jebkad Dieva nav un viss vispārējais, ja, tad tu tam vēlāk ies cauri, bet tev tam ir jāiet cauri. Ja tu tam iet cauri, tas nenozīmē, ka tevīm ir slikti. Dievs tev aicina. Jā, viņš tev nesīs tālāk uz priekšu, viņš dos palīdzību, bet neatkāpies, nevis priekšu. Lūk, un arī viņš tika vests, ja, viņš interesanti teica par to, kā viņš iepriekš bija dzīvojis. Viņš teica tā, daudzi dzīvo, arī viņš pa sevi saka, kā viņš dzīvo stiprā grēku pilī un atdusās ar saviem labajiem darbiem, vai teikt, attaisnojās ar saviem labajiem darbiem. Un kas ir šī grēku pils? Tā ir mūsu sirds iekšā, kas ir tā kā no ārpuses viņa viss kārtībā, gluži kā farizējiem bija. Bet iekšpusē ir visādi negatīvi. Tas ir mūsu sirdīs un mūsu domās. Vai tu mājo miers un mīlestība, mājo dusmas, ik pa laikam. Ir vēl kaut kas, ko mēs tā kā apslāpējam, kā gudri kristieši. Bet esam farizēji, jo sirds nav skaidra un nav tīra. Un Dievs deva lielu žēlstību arī Čārlzam Spurgeonam un daudziem citiem, kas pēc viņa bija pirms viņa, arī mūsu laikā, kas dzīvo, varbūt arī tev.
būt pilnīgi piederīgam Dievam, pilnīgi paļauties uz Dievu, uz vienīgo pamatu, uz vienīgo cerību un dzīvību. Un kā viņa biogrāfijā rakstīts, ka Čārlza Spurgeona noslēpums tad toreiz, un kā arī vēlāk, bija viņa absolūtā atkarība no Dieva, viņa sirsnīgā un nopietnīgā dedzība pēc Dieva, bez Dieva lietām. Tāpēc viņš bija spējīgs daudz cilvēkus vest pie Kristus, parādīt viņiem šo ceļu pie Kristus dzīvības, parādīt pašu Kristu viņiem, un viņi varēja pēc tam viņa šie līdzgaitnieki varēja iet tālāk un dot šo skaidro un tīro evaņģēliju, ko dara Jēzus. Jēzus atbrīvo no grēka, no pasaules valdnieku varas. Dod spēku dzīvot tīru dzīvi un šķīstu. Protams, tas nozīmē, ka mēs nekad nekritam, nekad nekļūdamies, vai kad Čārlzs Spurgeons nekad nebūtu kļūdies, vai kā Luters nekad nebūtu kļūdies, vai Kalvins vai kāds cits no būtiskiem vīriem, kas ir veduši cilvēkus atpakaļ pie evaņģēlija, pie svētiem rakstiem, kā visu pamatlikumu. Bet Dievs viņus var lietot tik daudz, un tevi var lietot un mani tik daudz, cik mēs esam nodevušies Kristum. Un uzticamies viņam. Slavu Jēzum. Bija interesants tas viņa šis rūdījums, stāvēt pretī visāda veida grēka ļaunumam, visāda veida meliem, visāda veida dēmonu uzbrukumiem, un stāties pretī un noraidīt visu un sūtīt atpakaļ visas tās domas un kārdinājumus, un arī varbūt cilvēks kādreiz atpakaļ pie vēlna, no kurienes viņi ir nākuši. Un nedomāju tādā ziņā kā fiziski, bet nepieņemt ietekmi galvenokārt. Lūk, un šis ir tas jautājums arī mums, cik īsti ir mūsu atgriešanās, cik tīra un šķīsta ir mūsu sirds. Mums katram ir tur ko darīt. Un kāda ir tā atmoda, pēc kā mēs lūdzam. Es pagājušajā raidījumā to pieminēju. Kas ir tā atmoda, pēc kuras mēs ilgojamies? Vai tāda atmoda no grēka, no pasaules, no visu pasaules liberālisma, kurā pasaules gars, vai arī kādas izstāsts pēc glītiem teologiem, mūs atbrīvo no pienākuma, jeb no iespējas, jeb no dzīvības likuma, no svētiem rakstiem, paziņojot, ka viņi jau interpretējam dažādi, kā mēs tikai vēlamies. Un jeb kā mēs sludina, jeb kā tur māca kaut ko. Kas ir tas ceļš, pa kur mēs ejam? Kāda ir tā atbildība, ko Dievs mums ir devis? Un vai mēs meklējam mūsu laikā atbrīvošanu un brīvību no šī visa ļaunā uzbrukuma, ko pasaules kungs veido? Mūs attālinādams no svētiem rakstiem, no šī pamatlikuma, no Dieva paša vārda, no dzīvā Dieva vārda, par kur Jēzus saka Jāņa 12. nodaļā, Evaņģēlija 12. nodaļā, kad tie, kas man ienīst, tos es netiesāšu, bet tas vārds, ko es runāju, tos tiesās. Es brīvā veidā to atkārtoju. Un tad Dieva vārds mūs tiesās. Tos, ko viņš ir runājis. Pēc tā mūs salīdzinās, kas mēs esam un ko mēs darām. Slavu Jēzum. Dievs mums palīdz iet šo ceļu, cīnīties cauri visām tām pretvarām un pretspēkiem un būt derīgiem Dieva valstībai. Kungs, lai dod žēlstību un atmodu arī savai draudzē Latvijā šeit. Mēs citot, ka mēs varam atmosties no brīvības grēkot un ieiet brīvībā dzīvot pēc Kristus vārda, pēc savas pašas izvēles, darīt Dieva prātu. Kungs, lai mums tā palīdz, nesiet svētīt mīļā un pasargāt. Kungs vēlēsies. Sastapsimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!